Kā likums, tuvinieka zaudējums radiniekus pārsteidz nesagatavotus. Stresa stāvoklis sāsinās, jo jāorganizē mirušā bēres. Šajos ekonomiskajos apstākļos bēru ceremonijas izdevumi daudziem izraisa finansiālas grūtības. Rodas virkne jautājumi, pie kuras abedīšanas firmas vērsties, kur var nopirkt zārku, kādus rituāla piedarumus jāiegādājas. Uzņēmumam Orks Valmierā ir vairāk nekā 20 gadu pieredze rituālo pakalpojumu sfērā. Šodien uzņēmums Orks saviem klientiem piedāvā visu veidu abedīšanas pakalpojumus un dod praktiskus padomus, kā samazināt bēru izdevumus. Cik maksā abedīšanas ceremonija? Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, jo bēru izdevumu cena sastāv no veselas rindas pozīcijām. Tās ir zārka, paklāji, krusta iegāde, transporta pakalpojumi, mūzika, kapa rakšana un daudzas citas. Uzskaitījums var sasniegt 20 pozīcijas, bet katrai no tām var atrast alternatīvu risinājumu atkarībā no klienta vēlmēm un finansiālajām iespējām. Uzņēmumā Orks atzīmē, ka mirušā radinieki pirmkārt pievērš uzmanību zārka cenai, kura varijē no 50 līdz vairākiem simtiem latu. Taču jāņem vērā, ka abedīšanas birojā pārdod ne tikai zārkus. Aģentūras zārku zemo cenu bieži vien kompensē ar citu pakalpojumu paaugstinātām cenām. Uzņēmumā Orks pirmais padoms: ja esat atradis zārku, kura cena ir zem 50 latiem, pērciet to, bet pārējos pakalpojumus pasūtīt citā uzņēmumā. Pēc latviešu tradīcijām mirušā pēdējai mājvietai zārkam jābūt izgatavotam no koka, taču kvalitatīvs koka zārks nemaksā lēti. Ja jūs tomēr tādu esat atradis, jāpievērš uzmanība detaļām. Uzņēmums Orks atklāja dažus noslēpumus, kā pārbaudīt, vai zārks patiešām ir no koka. Pievērsiet uzmanību apakšējam dēlim un vāka iekšpusei. Tās ir neapstrādātas un ļauj pārliecināties, vai tas ir koks vai finieris. Pēdējais padoms: neticiet rituāla pakalpojumu atlaidēm. Katram gadījumam cena ir individuāla. Ja jums galējo cenu piedāvā ar atlaidi, salīdziniet ar citu uzņēmumu cenām. Patiesībā cena bez atlaides var izrādīties zemāka kā tā, ko piedāvā ar atlaidi. Uzņēmums Orks savas darbības laikā ir palīdzējis tūkstošiem valmieriešu ģimeņu pienācīgi atvadīties no tuviniekiem. Tagad uzņēmuma birojs atrodas Rīgas ielā 37.